izveidot unikālu ražas svētku skulptūru. Agītas mīļākā aizraušanās jau kopš bērnības ir bijusi māksla. Tāpēc, kā viņa pat atzīst, loģisks dzīves solis bijis mācības uzsākt mākslinieciskākajā no Latvijas augstskolām Latvijas Mākslas akadēmijā. Lai gan no sākuma Agītas aizraušanās bijusi gleznošana, galu galā viņa sev atradusi tēlniecībā. Sākumā es biju domājusi, ka man vairāk tā kā gleznošana interesē, pievērsos glezniecībai, bet kaut kā, nezinu, par daudz sagleznojuos vai kā. Tad es atklāju, ka 3 dimensijās strādājot ir, tas viss tā, man liekas, interesantāk. Tad ir vienmēr ir visādi pasākumi arī, kur var piedalīties un izaicinājums, un tur pats nekad nezinu, tas vienmēr ir tā kā pārsteigums, tu nezinu, vai tev sanāks, vai tur nesabruks, un vienmēr pieredze ļoti uzkrāja pēc katra darba, un tas tā vairāk saistošāk liekas. Tagad Agita ir pieņēmusi jaunu izaicinājumu un uzsākusi darbu pie milzu skulptūras, kur priecēs ikvienu, kurš apmeklēs pirmos Rimīražu svētkus. Kā stāsta Agita, viņai atmiņas par šiem svētkiem ir jau no skolas laikiem, bet šo svētku nozīmīgumu Latvijā nevar apstrīdēt neviens. Atmiņas ir no skolas, kad bija jānes tie dīvainie burkāni, kartupeļi, kas ir izauguši laukos. Ražu svētkus, domāju, latviešiem tas tie ļoti nozīmīgi, jo mēs tomēr esam tāda zemnieku tauta diezgan, un jā, viss, kas tāda apskatās, visu, kas būs ziemai, un jā. Es domāju, ka tā ir diezgan svarīgs pasākums. Vasaras tā kā noslēgums. Tieši apziņa par šo svētku nozīmīgumu viņai un vēl 2 viņas kolēģiem lika negulēt vairākas naktas, kamēr viņi nonāca pie idejas, kur šobrīd jau tiek realizēta. Es taisīju vairākas skices, it kā īsti nebija arī nekāda tēma, un tad bija tāds diezgan, vajadzēja pāris dienas padomāt, jo ja nav īsti tēmas, tad ir, ik pēc stundas kaut ko citu izdomā. Pagaidām tā ideja ir tā kā dārzeņu, mēs viņu par koku te saucam ar zariem, vai arī tas varētu būt tā kā, piemēram, kad ir pazemes avots un kad viņš šaujās ārā vai kaut kāds plīsums, ka tie dārzeņi viņi it kā no tā te uzbēruma lidos gaisā. Skulptūra, kur rotās kinopilsētiņas Sinavila augstāko virsotni, nevienam liks nobrīnīties, jo kas tāds Latvijā vēl nebūs redzēts. Diez vai viņi būs kaut ko tādu redzējuši. Arī mums pašiem jau mēs pirmo reizi taisam dārzeņu skulptūru tieši. Tas tāds, jā, jauns izaicinājums. Šodien skulptūra iegūs tikai pirmās aprises, bet rīt ap pusdienas laiku jau ik viens mielojoties ar pašbrūvētajiem dzērieniem un marinējumiem varēs apbrīnot pašu skulptūru. Mēs tagad taisam dārzeņu skulptūru. Pagaidām iesākam ar karkasa metināšanu. Tas pārsvarā ir arī pats galvenais, lai visas turētos kopā, jo paredzēti ir ķirbji, kabači un visādi smagi dārzeņi. Jā, tagad notiek metināšanas darbi, un tad vēlāk gaidam dārzeņus un liksim kopā. Ir plānots tā, ka mēs vēl arī pasākumu laikā turpinām, bet līdz rītam vajadzētu būt visam lielajām masām, lielajiem ķirbjiem, un tad ir tāda nobeiguma darbi, it kā. Arī, lai cilvēkiem ir interesantāk skatīties, kā mēs arī strādājam. Tā ir. Un tad kaut kādā pusdienas laika būs noteikti pilnīgi gatavi. Gatavošanās Rimīražu svētkiem ir jau sākusies šodien. Rīt mēs šeit baudīsim ne tikai kulinārijas brīnums, bet arī muzikāls priekšnesums un mākslas darbs. Nav divu domu. Rīt visi braucam uz kinopilsētiņu Sinavilu, lai kopīgi atzīmētu pirmos Rimīražu svētkus. Oskars Lepers,